Noteikumi, pēc kuriem mēs šodien spēlējam dzīvi, tie ir ne tikai nežēlīgi. Tie vispār ir tālu no cilvēcības jēdziena. Godīgi sakot, teikšu vairāk. Tie ir tālu pat no tiem likumiem, pēc kuriem dzīvnieki dzīvo džungļos. Es redzēju bērnus, kuri bija piespiedu kārtā padarīti akli. Viņiem tika ievadīts chloroforms, ievadot viņus bezsamaņā, un pēc tam viņi bija lemti mokām, ielejot acīs izkausētu stiklu, kas padarīja viņus aklus. Un brīdī, kad bērns nāca pie samaņas, viņš jau bija dziļi traumēts, piedzīvoja stipras sāpes un drudzi. Viņi nogriež viņiem rokas, nogriež kājas un dara tam līdzīgas lietas, lai padarītu viņus par ubagiem. Viņi liek viņiem izskatīties pēc trūcīgajiem, lai cilvēki proti, lai mēs viņus žēlotu un dotu naudu. Tāda lūk situācija, ar kuru es saskāros, un man ir zosāda. Kāpēc šādi nežēlīgi vājprāta gadījumi notiek mūsu pasaulē? Jo mūsdienu sabiedrības patērētāja formāts griežas ap vienu sapuvušu asi. Tā ir nauda. Tā ir rūp tās pastāvīga pavairošana. Tāpēc cilvēka dzīvības saglabāšanai te vienkārši nav vietas. Viens no hrestomātiskiem gadījumiem, kuram nevisai mīl dzirdēt. Pēc tā mēs sākām ļoti aktīvi nodarboties ar ubagošanas mafijas problēmām, kas spiež ubagot. Viena vecmāmiņa 2012. gadā, ja nemaldos, dzīvoja aprūpes namā. Viņa jaunībā bija zaudējusi redzi, un viņai piedāvāja it kā atjaunot redzi, lai viņa varētu vēl pastrādāt. Viņa piekrita, bet beigās tā vietā, lai atjaunotu redzi, viņai vienkārši aizšuva acis, un jo vairāk viņai strutoja acis, jo vairāk cilvēki deva viņai žēlastību. Tu saproti, ka mēs ar tevi esam līdzdalībnieki šajās zvērībās, ja turpinām ar savu bezdarbību atbalstīt šo līdz saknei sapuvušo formātu, kurā peļņas dēļ ir pieļaujams viss. Kamēr tas valdīs, murgi turpināsies. Cilvēku orgānu tirdzniecība, sakropļoti bērnu ķermeņi, vecu cilvēku ķermeņi, izvarotas sievietes. Pats šausmīgākais, ka absolūti neviens nav pasargāts no tā. Vai varēsi gulēt ar mierīgu sirdsapziņu, zinot, ka tagad kaut kur bērnam tiek nogriezta roka vai kāja, vai arī tas tiek padarīts akls, lai nopelnītu? Un kurš tev ir devis garantiju šajā pasaulē, ka tavs bērns ir drošībā? Ar savu klusējošo vienaldzību mēs uzturam vidi, kurā aktīvi izplatās ļaunums. Bet mēs taču esam cilvēki, mēs neesam dzīvnieki, mēs vairs nevaram izturēt šos melus un vardarbību. Tāpēc mums ir vajadzīgs cits sabiedrības formāts, kurā mūsu dzīves spēlē lomu, kurā mēs esam vērtīgi, kurā mēs dzīvojam pārtikuši un droši, un šo formātu sauc par radošu sabiedrību. Kāpēc tieši radošas sabiedrības izveidošanu uz visiem laikiem atrisinās vardarbības problēmu? Jo mēs visi kopā radīsim tādus apstākļus, kuros tiks nodrošināta un garantēta absolūti katra cilvēka dzīvības vērtība uz šīs planētas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka neviens nepieļaus, lai kaut viens mācs nokristu no bērna galvas. Katrs būs atbildīgs par visiem, un visi atbildīgi par katru. Un palīdzēs mums to izdarīt mūsu cilvēcība. Atliek tikai pamainīt attieksmi pret patiesajām vērtībām un izvirzīt tās priekšplānā. Jo labo cilvēku uz šīs planētas ir vairākumā, un ir pienācis laiks viņiem apvienot